Rīgas Dinamo piedāvāto hokeju šajā janvāra hokeja maratonā var nodēvēt kā amerikāņu kalniņu braucienu. Šovakar arēnā Rīga viesojās Austrumu konferences vienu no līderiem Novosibirskis Sibirs spēcīgā komanda, kura Austrumu konferencē uz doto brīdi atradās 3. vietā. Tiesa gan, šobrīd Novosibirskis komanda atrodas Rietumu konferences izbraukuma tūrē un pēdējās spēlēs piedzīvojusi zaudējumus. Un skaidrs, ka viesošanās arēnā Rīga viņiem bija nepieciešama kā rehabilitācija un, protams, iespējams arī kā dzimšanas dienas dāvana savam trenerim Skabelkam. Bet spēles sākums iesākās ļoti aktīvi un ļoti asi. Tiesa gan pirmajā trešdaļā komandas nespēja gūt vārdus. Abi komandu vārdsargi, gan Aleksandrs Salaks, gan arī mūsu Jakubs Sedlačeks teicami darbojas vārtos un ejot lielajā pārtraukumā, rezultāts uz tablo joprojām 0-0. Spēles otrā trešdaļa, otrās 20 minūtes un 72. numurs Rīgas Dinamo sastāvā. Vitālijs Pavlovs tiešām uzspridzināja klātesošos skatītājus emociju ziņā un guva divus brīnišķīgi skaistus vārdus. Pirmais no tiem – Aleksandra Salaka kļūda. Ripa atlec Vitālijam Pavlovam no aizvārds un no neērtās puses viņš pārsteidz Aleksandru Salaku raidot ripu viņa sargātajā mūrī 1-0. Spēles turpinājums paiet Rīgas Dinamo zīmē. Ļoti daudz asuma spēles laukumā, vairāki noraidījumi, bet pēc kārtējā Rīgas Dinamo uzbrukuma un metienu uz Salaka sargātajiem vārtiem Ripa atlec atkal Vitālijam Pavlovam, teica maiņu kustību un spēcīgs metiens vārdu augšējā stūrī. Rezultāts 2-0 dodoties otro reizi pārtraukumā. Spēles trešā trešdaļa vairāk tomēr kontroli pāriet Sibira laukuma pusē un Sibira spēlētāji kontrolējot Ripu izdara vairākus spiedienus, vairākus bīstamus metienus uz Sedlačeka sargātajiem vārtiem. Spēles turpinājumā vairākas sadursmes starp spēlētājiem un tiešām var redzēt, ka abas komandas arēnā Rīga šovakar ir ieradušās, lai izcīnītu uzvaru. Mūsējie ar disciplinētu spēli aizsardzībā notur šo pārsvaru, neskatoties pat uz to, ka spēles izskaņā Edgars Kulda izvicina tūres ar pretinieku komandas spēlētāju. Tiesa gan pēc punktiem acīm redzot zaudē, bet šajā gadījumā tam nebija liela nozīme. Vitālijs Pavlovs ar 2 gūtajiem vārtiem atnes Rīgas Dinamo tik ļoti nepieciešamo uzvaru un 3 punktus. Pēc spēles mēs uz interviju aicinājām pretinieku komandas kapteini Sergeju Гимаеву. Так будет достаточно хорошо, только вот результат для Сибири сегодня такой нехороший. Почему не получилось сегодня Ригу обыграть? Тяжелая поездка, все команды были мощные у нас. Где-то, наверное, силенок не хватило. Думаю, в этом причина. В этом причина, что за последние 5 игр только одна победа была, да? Ну, тяжелые игры, мы хоть и проигрывали игры, но все игры были тяжелые. Да, это ты сил меньше не тратишь, если ты проиграл или выиграл, ты вкладываешься. Вчера тренер Скабелка отмечал свой день рождения. Может, уже предварительно какой подарок ему подарили, что игру сегодня не получилось выиграть? Да нет, туда я по день рождения никто не думал. Все хотели сегодня выиграть, но, к сожалению, не получилось. Напоследок, как понравилось в Риге играть? В Риге всегда хорошо играть, замечательный город, отличная атмосфера, одно удовольствие. Спасибо, удачи в следующих играх. Laba atmosfēra valdīja Rīgas Dinamo ģērbtuvē un, protams, priecīgs par 2 gūtajiem vārtiem, bet galvenais par izcīnītu uzvaru bija arī spēles labākais spēlētājs Vitālijs Pavlovs, un pēc mirkļa uzzināsim arī, kāpēc izkāvās Edgars Kulda. Un tā mēs esam Rīgas Dinamo ģērbtuvē pēc uzvarētas spēles pret Novosibirska Sibira 2-0. Abus vārdus šajā spēlē guva Vitālijs Pavlovs. Ar uzvaru apsveicu. Sākšu ar to, kā jūs pēc aizvadītā zaudējuma pret Amūru savādāk gatavojāties uz šī vakara spēli. Nu, spēle nebija labākā iepriekšēji, tā kā treneri drusciņi pamainīja to pēdējo treniņu, vairāk bija divcīņas un šodien iesākam kārtīgi vinējam pāris divcīņas, ejam iekšā un Čēļi Malači nospēlēja kā komandu dodam no pirmās līdz pēdējai minūtē. Šīs dienas spēlē gluži tāpat kā pret Amūru, diezgan daudz asumu bija, noraidījumi apusēji, beigās arī Edgars Kulda izkāvās, ar ko tas ir saistīts? No, tas ir hokejs, neko citu. Edži Maločiks izkaujās par pārējiem čaļiem. Tad, kad pretinieku komanda paņem 30 sekundžu pārtraukumu, beigās viņi noņem vārdsargu, samainīja pret 6. laukuma spēlētāju. Ko treneris ejais norādījums, kā jānospēlē pēdējās minūtes šādi? Nu, mums ir tāda narabotka viena, tā kā mazākumā. Neko, es pat nezinu, kā pateikt. Vienkārši nospēlē savās vietās un pēc iespējas ātrāk izmest to ripu no zonas. Par saviem goliem šīs dienas 2, kā tev izdevās? Pirmais bija ļoti, manuprāt, ka viens no top goliem būs. Pirmais, tur vārdsargs vienkārši neredzēja, ka ripa viņam palika otrajā pusē. Dabūja uz petaku no neērtās.
Apsveicam ar uzvaru un tā turpināt nākamajās spēlēs. Cienījamie līdzstēji, aicināsim jūs mazliet šeit tuvāk. Edgar, mums ir jautājums, ko tu nesadalīji ar pretinieku komandas spēlētāju pašās spēles beigās? Ja godīgi, tas viss sākas jau no paša spēles sākumā. Mēs visu laiku kaut kā cross-checkus sitam viens otru. Runājām visu laiku un kaut kā viss tas pamazām jau gāja pie tā. Sanāca, ka izkāvos. Varu pateikt, ka viņš uzvarēja, viņš bija labs. Ar ko saistīts ir tas, ka arī Vitālijam prasījām šīs dienas spēlē arī ļoti daudz asumu visu spēles laiku? Jā, es domāju, ka mums vajadzēja uztaisīt tādu reboundu no pagājušās spēles. Mums vajag saimties labi nospēlēt. Mums arī daudz spēlētāji tagad traumēti saslimti un vajadzēja visiem nospēlēt labāk. Un es domāju, visi, kas saka angliski, rising up the challenge. Mēs to visu izdarījām un kopumā visa komanda nospēlēja ļoti labi un ļoti pozitīvi. Ar degunu viss kārtībā? Jā, viss ideāli. Nu ko, veiksim nākamajās spēlēs. Nākamā spēle šeit Arēnā Rīgas savu skatītāju priekšā Rīgas Dinamo izpildījumā būs jau pirmdien 25. janvārī, kad šeit pie mums viesosies mūsu kluba nosaukuma biedri no Minskas, Minskas Dinamo. Dargie līdzstēji, sadarbībā ar Valsts asins donoru centru mēs aicinām jūs uz Arēnu Rīgu ierasties ātrāk un ziedot asins. Kopā mēs glābsim daudz dzīvību. Visiem, kuri ieradīsies un ziedos asins, mēs dāvāsim ieejas ielūgumu uz vakara spēli pret Minskas Dinamo. Cīņa turpinās! Esiet kopā ar mums jau nākamajā spēlē un visam jābūt kārtībā!